Augšdaugavas novadā turpinās degradētās vides sakārtošana, nojaucot avārijas stāvoklī esošas ēkas. Janvārī veikta nepabeigtas daudzdzīvokļu ēkas demontāža Kalkūnes pagastā, bet pašlaik tiek nojaukta vecā ēdnīca Vabolē. Ēdnīca uzbūvēta pirms gadiem 40, lai nodrošinātu ēdināšanas pakalpojumu vietējo kolhozu strādniekiem. Telpās notika arī dažādi pasākumi. Kādu laiku ēdnīcas pakalpojumus izmantoja Vaboles skola, taču ar laiku šis pakalpojums kļuva nerentabls. Laikam ejot un samazinoties iedzīvotāju skaitam, ēdnīcas pakalpojumi vairs nebija nepieciešami, un tā savu darbību izbeidza. Pašai ēkai bija nepieciešams kapitāla remonts, jāatjauno jumts un nesošās konstrukcijas, taču šāds līdzekļu ieguldījums no pašvaldības puses nebija pamatots, tāpēc tika pieņemts lēmums ēku nojaukt. Un gadus 20 jau netiek eksploatēta vispār. Blakus ir skola, kas rada arī atsevišķus draudus, varbūt tās arī intereses objektu bērniem, varbūt ielīst iekšā apskatīties, bet šobrīd mēs to esam veiksmīgi ar Augšdaugavas novada palīdzību demontējam. Par to iedzīvotāji ir ļoti priecīgi un pateicīgi, jo Vaboles ciema vidē šī ēka gluži neiederējās, jo šeit ir Plāteru Zībergu atstātais mantojums un ēkas, kas ir tā laika stilistikā veidotas, un arī skola ir renovēta atbilstošā stilistikā. Tad šī ēka bija tāds mazais nesmukuma punkts tomēr ciematā, un mēs esam ļoti priecīgi, ka šī problēma Vabolē tiek risināta. Vecā ēdnīca atrodas līdzās Vaboles pamatskolai, tāpēc radīja bažas gan bērnu vecākiem, gan skolotājiem, jo grausts raisīja bērnos interesi to izpētīt, kas savukārt var apdraudēt bērnu drošību. Šodien ir tāds notikums, uz kuru skatoties šķiet, ka kaut kas tiek iznīcināts, bet patiesībā nē, tas, kas ir savu mūžu nodzīvojis, tāpat kā dabā, tāpat ar ēkām un celtnēm, ja reiz to nevar lietot, ja tā vairs nav droša, tad tā ir jānovāc. Un principā tad es domāju, ka šī kopējais Vaboles skats, šī ainava būs daudz pievilcīgākā. Šī ēka atrodas mūsu skolas ēkas tuvumā, un braucot ciemos pie mums, šķiet, ka pirmais, ko ierauga šo degradēto ēku. Un tāpēc tā noteikti ir jānovāc. Un šī vide ir jāsakārto, lai iebraucot būtu pievilcīgs skats gan uz parku, gan uz citām ēkām un arī skolu tai skaitā. Nojaucot ēku un novācot būvkružus, ēdnīcas vietā plānots pagaidām ierīkot zaļo zonu, bet ar laiku tiks domāts, kā šo vietu pielāgot Grāfu Plāteru parka ainavai. Vecās ēkas nojaukšana pašvaldībai izmaksās 27 000 eiro, būvdarbus veic Sienorfa.